Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 11. nodaļas. Jēzus saka: kam lai es šo paudzi pielīdzinu? Tā pielīdzināma bērniem, kas sēž tirgus laukumā un sauc uz līdzbiedriem: mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt. Mēs jums dziedājām raudu dziesmu, un jūs nevaimanājāt. Nāca Jānis. Viņš nedz ēda, nedz dzēra, bet tie saka, viņā ir demons. Nāca cilvēka dēls. Viņš ēd un dzer, un tie saka, redzi, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Bet gudrības darbi ir pareizi. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja: es slavēju tevi, Tēvs, debesu un zemes Kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien tēvs, nedz tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Āmen. Mīļais Kungs Jēzu Kristu, dod mums katram tava gara spēku, ka caur taviem vārdiem mēs varam nākt tavā klātbūtnē, kur mūsu sirdis var baudīt tavu mieru. Svētī mūs patiesībā, jo tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Es pēdējā laikā esmu pārdomās par vienu jautājumu. Varbūt tas ir jautājums mums visiem. Kāda ir kristietības seja? Kāda ir kristietības seja? Ja jautājam citiem vārdiem, kā cilvēki no malas ierauga kristīgo draudzi? Ko viņi tur redz un ko viņiem tur vajadzētu ieraudzīt? Vai mūsu ticība vēl aizvien ir tik pievilcīga, ka tās dēļ kāds būtu gatavs atdot pat savu dzīvību? Tā arī pirmajos gadsimtos bija, ka tad, kad kristieši piedzīvoja briesmīgas vajāšanas, tie tika dažādi spīdzināti, krustā sisti, dedzināti un pie plēsīgiem zvēriem arēnā iemesti. Bet bija arī gadījumi, kad romiešu sargi, redzēdami kristiešu nelokāmo ticību, nolika savu sarga zobenu un nostājās notiesātiem kristiešiem blakus un apliecināja savu ticību Jēzum Kristum. Cilvēki ar pārliecību pārliecina. Bet vai mums vēl aizvien pašiem ir šī pārliecība, ka Jēzus, Dieva dēls, ir tas svarīgākais ikvienam cilvēkam? Bet, lai mēs spētu kaut ko citiem iedot, mums pašiem tas ir jāsaņem. Mums pašiem ir jāturpina būt ar Jēzu, ar viņu jācenšas viņu tuvāk iepazīt un tuvāk un uzticīgāk viņam sekot. Un tad jau pavisam noteikti var sacīt, ka tieši viņa klātbūtne mūsu dzīvēs būs tā vislabākā skolotāja un liecības devēja. Tāpēc mēs atkal paliekam pie tā viena. Jēzus ir svarīgs. Jo kas tad mēs būtu par kristīgo draudzi, ja Jēzu mēs izliktu ārpus durvīm un sāktu runāt par kaut ko citu? Jēzus patiešām ir
svarīgs, bet Jēzus ar īstajām drēbēm ir vēl jau svarīgāks. Ko es ar to vēlos pateikt? Šīs Jēzus drēbes ir mūsu izpratne un priekšstati. Tādējādi mēs Jēzum varam uzvilkt nepareizās drēbes un dzīvot ar nepareizo priekšstatu, bet mēs varam viņam uzvilkt arī pareizās drēbes un dzīvot ar pareizu priekšstatu. Mūsu šīs dienas svētdiņa teksts un tā mērķis ir stiprināt pareizu izpratni, kura spēj mums dot patiesu prieku, mieru un brīvību. Jēzus saka, kam lai es šo paudzi pielīdzinu? Tā pielīdzinām bērniem, kas sēž tirgus laukumā un sauc uz līdzbiedriem. Mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt. Mēs jums dziedājām raudu dziesmu, un jūs nevaimanājāt. Nāca Jānis, viņš nedzēda, nedzēra, bet tie saka, viņā ir demons. Nāca cilvēka dēls, viņš ēd un dzer, un tie saka, redzi, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Ar šiem vārdiem Jēzus uzrunā toreizējo reliģisko eliti un rakstu mācītājus un citus tādus ārēji pareizos cilvēkus. Bez šaubām tādi ir atrodami arī mūsdienās. Viņu galvenā doma ir pareizi noteikumi. Bet ne tikai tas, bet tie mūsu pareizie noteikumi. Mums ir kaut kāds mērs, ar ko mēs mērām, un tad attiecīgi, kas neatbilst šim mēram, tiek atmests. Un tad Jēzus saka, lūk, nāca Jānis Kristītājs. Viņš nec ēda, nec dzēra, bet tie saka, viņā ir demons. Reliģijas ļaudis skatās uz vienu izcilu vīru un tāpat atrod, kur piekasīties. Jānis Kristītājs ir atturīgs, mēs varētu sacīt, viņš ir labs askēts un izcils Dieva gribas apliecinātājs. Bet atkal nav labi. Bet tad Jēzus runā par sevi, ka viņš nāk un ēd un dzer, dzīvo, mēs sacītu, normālu dzīvi. Labi, viņš atļaujas kāpt pāri šim pašizdomāto likumu žogam un padara visu brīvāku. Viņš draudzējas ar sabiedrības atmestajiem un tiek saukts grēcinieku draugs. Protams, atkal nav labi. Šo visu toreizējo reliģisko izdarību mēs varētu nosaukt šādi. Ne šā ir labi, ne tā ir labi. Visu laiku kaut kas nav labi. Visu laiku netrāpa kaut kādos pareizajos noteikumos. Ja kristīgās ticības uzdevums ir sniegt brīvību, tad reliģijas daba ir turēt virs tevis noteikumu sarakstu. Ir saraksts ar plus vai mīnus, un visu laiku tevi vērtē, visu laiku tevi dragā. Mēs jautājām par to, kāda ir kristietības seja. Ja šajā sejā ir ierakstīti visādi likumi, noteikumi un saraksti, tad tā nav kristietības seja. Tā ir reliģijas seja, kura nekad nav apmierināta, jo līdz perfektumam vienmēr ir tālu. Visu laiku nav kaut kas labi, ne šā ir labi, ne tā ir labi. Tu esi grēcinieks un baušļu pārkāpējs. Nav labi. Tu centies turēties pie Dieva baušļiem, bet atkal nav labi, jo tu redzi, cik tālu tu līdz tev piepildīšanai vēl esi. Vai šāda skarbā baušļu skaldītāja un likumu žvadzinātāja ir īstā kristietības seja? Vai tāds ir Jēzus, vai tāds ir Dievs, kuram mēs ticam? Dzīve zem noteikumu saraksta ir smaga. Tur nav nekāda atvieglojuma,
ir tikai smags jūgs, jo dari, ko gribi, nekad nav labi un pareizi, un tu vienmēr esi vainīgs. Tad arī nav brīnums, ka dažkārt kristīgās draudzēs cilvēki izdeg un iekrīt izmisumā. Vai arī, protams, ielec otrā grāvī un liekuļodam saka, ka nu gan viņi visu spēja izpildīt. Lai arī Dievs patiešām ir devis mums baušļus, tomēr tas nenozīmē, ka Dievs uzreiz ir likumu Dievs. Dievs ir mīlestības Dievs, tāds Dievs, kas nāk un pie krusta izpērk mūsu grēkus, nevis iedod vēl kaut kādu labāku noteikumu sarakstu. Jā, tas pats Dievs, kas Sinaja kalnā deva baušļus, tas pats arī uzņēma cilvēka miesu un nosēdās nospiestajiem blakus. Viņš nāca pie grēciniekiem kā draugs, nevis kā tiesnesis. Viņš nāca kā iedrošinātājs un iedvesmotājs, nevis kā prokurārs ar nebeidzamu apsūdzību sarakstu. Un ja šāds ir Jēzus, tad patiešām viņa dēļ dzīvību atdot nav grūti. Un ja šāds ir Jēzus, tad kristietības seja ir skaista un pievilcīga. Un tad Jēzus saka savam tēvam slavas dziesmu: Es slavēju tevi, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem. Šie gudrie un saprātīgie ir šie likuma zinātāji un turētāji. Viņi zina, kā visam ārēji ir jābūt, bet viņi neko nezina par piederību. Tāpēc Dieva žēlastības iedvesmojošais spēks tiek atklāts nevis gudrajiem un saprātīgajiem, bet gan bērniņiem, Dieva bērniem. Gudrie turas pie savas gudrības, bet bērniņi turas pie savas dievbērnības. Gudrie pieķeras noteikumiem, bet bērniņi savam debesu tēvam. Gudros motivē atalgojums vai sots, bet Dieva bērni tiek motivēti ar Dieva mīlestību. Un tomēr Jēzus nevienu, es uzsveru, nevienu, nevēlēdamies no sevis šķirt pilnīgi visiem, arī šiem pašiem reliģisko sarakstu ļaudīm saka: Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies uz zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Šie brīnišķīgie Jēzus vārdi ir kristietības seja, kas runā un aicina ar laipniem vārdiem. Šie Jēzus vārdi aicina iepazīt brīvību un atpūtu un dzīvi zem atvērtām debesīm. Un Jēzus aicina visus. Viņš aicina visus iekšēji izdegušos, vienalga vai attiecībās ar Dievu vai ar citiem, jo arī citi mums mēdz dāvāt nevis savu sirdi, bet gan noteikumu sarakstu. Viņš aicina visus tos, kas sabrukuši zem savām dzīves nastām, visus tos, kuri jūtas nospiesti zem problēmu smaguma. Viņš aicina visus tos, kuriem no rīta pieceļoties vajag sakasīt pēdējos spēkus un doties dienas gaitās. Un viņš pie sevis savā patvērumā aicina visus tos, kuriem vairāk vajag spēku dzīvot nekā mirt. Tāpēc Dievs netur virs mums kādu noteikumu sarakstu, lai mēs izdegtu, bet Viņš pats nāk pie mums, lai mēs no jauna varētu iedegties un katru mirkli un katru dienu dzīvot ar jaunu spēku. Viņš aicina zem sava pleca uzņemties viņa jūgu. Varam sacīt, sajūgt kopā savu dzīvi ar viņa dzīvi, un tā ir brīvība. Bet lai šeit kādi reliģiskie ļaudis mums nebakstītu ar pirkstu, ka mēs varbūt atmetam baušļus, mēs sakām, ka mēs neesam brīvi no baušļiem. Kristīgā brīvība nav brīvība no baušļiem.
Jo Dieva dotie baušļi ir labs un svētīgs veids, kā mums kā Dieva bērniem jādzīvo. Bet atšķirība jau ir tā, ka Dievs ar savu žēlastību nav kaut kur prasību kalngalā. Mēs esam kaut kur lejā un ejam pie viņa pa baušļu kāpnēm. Nē, mūsu kristīgajā ticībā Jēzus nostājas mums blakus un ar savu mīlestības spēku palīdz mums iedzīvināt baušļus savā dzīvē. Baušļi paliek, bet motivācija ir pavisam cita. Dieva mīlestības sludinātājs Brenans Menings savā grāmatā raksta: grāmatu, organizāciju vai vadītāju ietekme nedrīkstētu būt ietekmīgāka par zināšanām, ko var iegūt iepazīstot Jēzu Kristu tieši un nepastarpināti. Kad citu cilvēku reliģiskie priekšstati nostājas starp mums un mūsu personīgo atziņu, ka Jēzus ir Kristus, tad mēs kļūstam vien par nepārliecinošiem turisma aģentiem, kas izdala savas brošūras un aicina apmeklēt vietas, kurās paši nekad nav bijuši. Kristietības seju mēs nevaram iepazīt kādās grāmatās vai pat klausoties šo sprediķi. Ir jāatsaucas Jēzus aicinājumam nākt pie viņa, lai piedzīvot to, ka viņā un viņš pats ir mūsu miers. Bet mūsu nākšana pie viņa nekad nav tāda iešana uz kādu pareizo vietu. Satikšanās vieta ar Jēzu ir mūsu sirds. Un kā kāds reiz labi ir sacījis, viņš vienmēr ir lūgšanas attālumā. Un vēl var sacīt, ka Jēzus vienmēr strādā bez brīvdienām 24 stundas diennaktī. Vienmēr pieejams, vienmēr un visur par mums. Tad, kad esam dzīves virsotnēs un tad, kad esam dzīves zemākajās ielējās. Viņš ir pie mums un ar mums un par mums. Tāds ir Jēzus. Un kur mēs nākam pie viņa savas nastas nolikdām un Dieva bērnu brīvībā priecādamies, tur parādās kristietības seja, skaista un pievilcīga. Āmen.